teach this next year at the University of Latvia. So they had asked what sort of project company. And she asked me, well, what do you think? And I had absolutely no idea. I thought it was a tricky question, like to sort of make me think something very specific and somehow come out of this. She said, no, look, our company is a pineapple. Jā, bet kaut kā tos galvenos, nu jo ir kaut kādi mākslinieki, kas ir mainījuši vēstures kaut kā kādu gleznojumu. Viena forša lieta, kas reklāmas pasaukumos nav, ir bērni, bet es pamanīju. Tikai Rāns atdoja tur citu lietu, viņš man neko nesaka. Teliksim, tad varam apsveikt. Nu, apsveikt ar vienmēr šitais jau mājā. Jā, noteikti, jā. Jau likt mums vajag to video rādīt, mums vajag. Vakar, liels paldies Erikam par ideju, paldies komunikācijas aģentūrai par apgalvu un paldies klientam, kas ir valsts iestādes, bet viens no labākajiem. Paldies CDD un paldies Latvijas Radio.